atbalsta Rimagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Un bija tā, ka mēs sadalījām, mēs izlasējām, kā mēs to pēcam, jo mēs bijām, visi latvieši, mēs bijām 1, 2, 3, 4, 5, 3 un 2. Un es izlasēju to metni, ko es biju slēgt projektā kopā ar viņu, un tad iet vietā. Un vienkārši bija tā, ka, kā vienmēr mēs atkal kaut kur iekulāmies, mēs stopojām divi ar viņu jau bija kaut kur aizbraukuši. Viņi vēl tev nolaukas tikai? Nē. Un viņi atrakst īziņu, jūs nē. Un viņi atrakst īziņu, plāni mainās, mēs paliekam kaut kādā fermā. Viņi uzsaka šitādi, mēs esam kādā fermā, mēs uzpējām kaut kādu balto cilvēku, kas mums, viņš saka, ka mēs tāpatām, mēs tikai naktī labākajā gadījumā būsim pie ūdenskrituma, pie Viktorijas ūdenskrituma līnijas. Un tāpēc, ka viņš saka, ka reālākais ir tas, ja mēs paliekam pie viņa pie nakti kaut kādā fermā. Viņi nezina neko, kas un kā. Mēs sakam, ok, to pofīgi paliekam. Un viņi jau bija aizbraukuši, mēs pēc kaut kādām 45 minūtēm, tā kā nonācām tajā vietā, mēs viņiem zvanām, viņi saka, pļāviens, jūs neticēsiet, jūs vienkārši neticēsiet, kas šobrīd notiek. Es saku, pagaidiet, jums līdz aizbrauc pakaļ. Tagad atbrauc, mēs tur gaidām, kas tagad notiks, kas un kā. Atbrauc tāda džeks ar džipu, tāda balta, un tur tāda ritīgi, tāda biezo. Mēs tagad iekāpjam iekšā, un tagad atver tāds, melnais cilvēks atver tos vārtus, un mēs braucam. Viņš saka, jā, šitās manas plantācijas cukurniedas ir rītīgi, vienkārši tādi hektāri. Vienkārši tu brauc pusstundu cukurniedas garā. Visi strādā, visi vēro kaut kādu ritīgai vēru. Mēs tā, Dievs, kur mēs esam, kas tagad notiek? Rītīgi ilgi brauc. Jā, šitas mums īpašums, šitas te tā, šitās visas mūsu plantācijas. Mēs tur cukuru kaut ko tur rītīgi biezīgi. Un mēs tagad braucam. Nostājamies pie kaut kādiem vārtiem, kur ir melnais cilvēks. Viņš atver vārtus vaļā, mašīna brauc, viņš skrien mašīnai pa priekšu rītīgos metrus, atver nākamos vārtus vaļā, rītīgi tā filma, man tāds, atver vārtus, tur klānās, tur rītīgi skrien tālāk. Un viņš saka, jā, mūsējā māja ir šeit, tad rītīgi vienkārši liels rančā. Viņš saka, bet jūs paliksiet citā mājā, aizved mūs uz tādu māju vienkārši tur. Mēs ejam tā iekšā, tur bez melnākā, tāda kalpona rītīgi. Jums gultas jau saklātas, viss ir saklāts. Ko jūs gribat? Es jūs to noprasu, mēs to, vienalga kaut ko ēst un kaut ko tam līdz. Viņi atved ēdienas, tur ritīgi vistas un vīnus un viskijas un visu kaut kādus pilnīgi. Leckapu piekrāmē pilnīgi pilnu. Ritīgi tur bez mēši tā, tā kalpa un visu mums saklāja. Mums palikuši šitādas 3-metrīgas gultas, viss mums tāds vienkārši. Mēs ritīgi vienkārši aizlidojām arī. Kas ir? Nē, vienkārši tā tāda viesmāja. Kāds balsies viņš savāds? Kāds ir izrunājis? Kā vienkārši stopoja, viņš redzēja, ka Baltija. Kā tur jau daudz arī tādiem. Un vienkārši kaut kā runājot, stāstot. Tas bija Sandis? Nē, šitas bija kaut kāds cits. Viņš piedzimis Āfrikā jau bija. Un garoši tur ļoti daudz cilvēku, kuriem pieņemsim šeit slikti. Latvijā tu zini, kā, ja te ritīgi aizstās, un tev pieņemsim dzīvoklis, vecrīgā, es nezinu, ko, tu pārdod to dzīvi, kaut vai ne tikai vecrīgā, kaut vai, es nezinu, Purciemā. Tur paņem, es nezinu, 15,000, es nezinu, cik maksā 20,000. Tu vari aizbraukt uz turiem, pa tiem 20,000, tu esi nenormāli bies, tu tur uzcēli savu kaut kādu māju, tu nolīdz kaut ko, tu uzstāc kaut kādu savu biznesu un tu dzīvo karstā kontinentā. Protams, tur nav tas attīstības līmenis tāds kā te. Tas tiešām ir tā, tu dzīvo, ka tiešām ir tūkstnes un tur kaut kāds ilgs ir, un tad atkal ir kaut kāds tur ceļš un atkal kaut kāds ilgs. Tas ir brītīgs te. Nē, tur ir, zini, kas tur ir. Jā, bet tās pilsētas ir tāds, tā kā, sliktāk nekā padomju laikos. Tā kā bija, zin kā, tās viss tāds. Es tev nevaru apraksturot, protams, savādāk. Tas viss ir tā kā filmās, tur tā kā pamestie benzīna tanki, kaut kas šitāds te. Bet tur ir tādi visādāki krūmi un augi, tur ir tā kā meži visādā, bet nevis tā kā mums ir meži, bet tādi mazi tādi visādā. Tur nekas tajos mežos īsti neauga, viss tāds kaut kāds nesaprotams. Tāds nekāds, tāds ķērpjāņas, viss tāds kaut kāds. Jā, un tur tie... Tāpēc, ka tu stāv tūkstnešu vidū, piebrauc balns ir žips, savās tevi un aizved, tas ir visam savādāk, es nezinu kā. Saprot, tas viss, ko es redzēju, bija tik šausmīgi nesaprotams, jo, zin kā, ir pilsētas, pieņemsim, es nezinu, pilsētas, viņiem ir tādas pašas, tā kā, nevis tā kā Rīga, bet kaut kāds mazpilsēta, tā kā Talsa, protams, nav tik viss skaisti, tur šausmīgā netīrība, jo visi met. Nesaprot, tur otrreizējās kaut kāds pārāk. Viņi visi, pieņemsim, izdzer pienpaku, izmet pa logā ārā braucošajā mašīnā.
zinu, apēd visu pa logu viņi met ārā, un tu mēs laikam, come on, jūs nesaprotat, ka jūs tur dzīvojat, jūs bērniem tur būs plasmas, cik 1000 gados viņi vispār pazūd. Man te izslēdz nemāk. Nezinu, kur tev viņš skan. Un zini, kas tur ir, bet trakākais, kas es nevarēju vispār saprast, kā tas ir iespējams, jo pilsētas tik nenormāli atšķirās no laukiem. Katastrofāli. Iedomājams, pilsētās ir lielais supermarket, kurā tu ieej iekšā ar ratiņiem, tur ir viss nepieciešamais. Viss tas pats tas Rimī. Bet laukos ir, nu tā, īstenībā pilsētās dārgi diezgan. Bet laukos ir viss pilnīgi. Tāpēc, ka tiem cilvēkiem biļete, lai nonāktu kaut kādā pilsētā, nenormāli dārgi maksā, viņiem jāstrādā, man liekas, 3 mēneši, lai dabūtu. Nu, ritīgi dārgi. Man tas bija dārgi. Nu, kaut kāds 6 lati, man liekas. Tas jau ir diezgan dārgi vienā virzienā. Nē, 6 lati, lai aizbrauktu uz pilsētu. Un tas ir diezgan dārgi. Zinot to līmeni tur, ja tur nevar samaksāt 50 centīmus par skolu vecāku bērnam, tad 6 lati ir diezgan dārgi. Un tikai vienā virzienā. Un zin kāds viss tas ir? Tur, kur es dzīvoju, mums bija tāds, es dzīvoju pie tāda liela kalna, un tad mums tur bija tāds ūdenskritamiņš netālu tāds, un tāda upīte kaut kāda, un visas mājas ir tā kā no māla un salma jumta viena pie otras uguns, kur un viss tāds. Tur, kur Daca dzīvoja, viņi dzīvoja Endolā, kas ir arī tā kā viena no lielākajām pilsētām. Tur viss ir tāds, pilsēta ir visādāk veikali, ir visādāk tusiņu vietas, viss kaut kas tāds. Bet tu izej ārā, viss ir netīrs, viss ir netīrumu kaudzes, viss ir tāds. Nu, cilvēki arī vispār nesaprot, zin kā, pieņemsim arī tajā ciematā, kur cik šausmīgi tāda kontrasta, kad ir tās māla mājas, salma jumta, ārā sēž sieviete, mūzikas centrs ritīgi kaut kāds krutais, bet uz saules baterijām. Vai arī mobīlie telefoni ir visiem, bet nav kredīts nevienam. Vai arī ir tā šausmīgi, ka tu redzi, tu skats, ir tā māla māja, salma jumts, viņiem nav ko ēst, bet ir televizors, viņi skatās MTV. Un vienkārši šitā tu skaties, vai arī tas bija vispār, pieņemsim, Coca-Cola, tur ūdeni nav, bet ir Coca-Cola visur. Un bez mums tas skats ir arī tāds, nav elektrība, iedomājies, skaties ciemat, nav elektrība, un Coca-Cola stands ir izgaismots, un nav elektrība. Un šitāds tā lietas, un vienkārši, tā, ka tu redz, vai arī pieņemsim, tu ej, viņi, zin kā tur ir, viņi tā, cenšas tik līdz tam mūsdienīgajam, bet viņi interpretē pa savējiem. Pieņemsim arī meitene iedomājas, stāvas pārsēd, nevar jau smieties, bet viņi nesaprot. Iedomājas, tagad ienāk tur šausmīgi Ķīna, jo Ķīna ir izdomājusi tā, ka viņi izbūvē lielos ceļus, kas ir no pilsētām uz ciematiem, asfaltē ceļus, lai pēc tam varētu ienākt saviem Ķīnu produkciju iekšā. Viņi izbūvē sev, principā, ceļus lielajām kravas mašīnām, kas ieved, un tur visādāk sūda. Un, zin kā, tā, ka mums bija tas bums Latvijā, kad visādāk ir plasmasas sūdi, kas ātri bērniem tur kaut kāds plasmas, un viņiem šitāds te viss, tas ir kruts, un viņi aizmirst par kaut kādām savām tradīcijām, savām vērtībām. Un tas bija šausmīgi smieklīgi, iedomājies baznīca. Baznīcā tur meitenes, kā visām, pieņemsim, visas vēl parūks par sievietes. Tāpēc, ka viņas grib taisnas matus kā visām blondējām, nu nevis blondējām, bet baltajiem cilvēkiem. Viņi cenšas balināt ādu, viņi balina ādu, lai būtu izskatīties balti, viņi grib balti visu laiku, visu. Nu, izskatīties tā kā, tāpēc, ka tas baltais viņiem liekas, ka tas ir pareizi vai kaut kas tāds, un viņi izbalina to ādu, un balinot ādu, viņiem tādi melni pleķi tādi paliek. Tas pats, kas baltīt cilvēki. Nu jā, un tas, ko es gribēju teikt, tas smieklīgais, pieņemsim, meitene no baznīcas iznāk ārā tāds smukāka lītā, viss tāds, un ūdensbrīls. Spilti zaļos rāvjos. Un tad, zināt, viņi nesaprot to, viņiem tur nav ūdens, viņi nesaprot, tādu pārdot tirgo, tās ir kaut kādas brīlis, tas ir kruta. Un tad viņš ir ūdens brīlis, tās tur, kurš šito te vēl ievāž. Un tāds tā kā, un tad tu tā redzi, vienkārši tā skaties, un viņiem tas liekas, vai arī ķēmes, zin kā, viņi ir kaut kāds krāsains ķemītis visādāk. Un tad pieņemsim viņiem tie mati, tā kā lingitē, tā vēl trakāk viņiem tā, tad tāds saspraustās ķemši, tā kā maturota viņiem, tā kā skaitās, tāpēc, ka spiltas krāsas, un tas ir kaut kāds vai, un tas ir tāds skatījums. Nē, vai nu viņi jau arī īsti nezinu, vai tā, viņi interpretē tās lietas pa savam, tur dažreiz tā var, un tas veids, kā viņi, pieņemsim, viss ir tāds tā kā šausmīgi zemes kvalitātes, viss, pieņemsim, tur meitene ritīgi smuki izskatās, bet viņai ir kaut kas uzvilts, attiris te jau vaļā, te ir jau diegi iznākuši ārā, te jau kaut kas noplīs, kaut kāds apzeltījums, kas jau ir nonācis tā kā nost, un viss ir tāds, viņi sēž, ir uztaisot naglu, bet jau senam jau ir atlipuši tie naglu nost, jau ir 5 cits kārtas pa virs, jo viņiem nav naglas noņemties, viņi nevar noņemt, tad viņi krāsot ar visu, un viss ir tāds, kaut kāds tāds, arī pieņemsim kaut kāds lūkrās, ka viņas tur lido.
uzlikt, un es te vēl kaut kāds klucis tāds lūpkās, nu tāds nevis tā. Tu runā, un tu skatos tām piefiksēt tās visas lietas, un tāds kaut kāds tāda nevīšība kaut kā tāda. Viņš nezinu, ko darīt, ja visam. Nu, iedomājies, zini, tas trakākais. Es nevarēšu šito izturēt. Pieņemsim meitenes, un kā viņām ritīgi, kā viņiem mati atļauj tās bizītes veidot. Un visām, pieņemsim, visādāk smuk tās bizītes. Tur šitās zigzag, visādāk ir raksti, un tur no šejienes nāk ārā, un šitām baigi smuk visādāk mats viņas var sataisīt. Tāpēc, ka tajās bizītēs kiepina, viņas tur turās ritīgi. Bet, zini kā, viņas nemazgā, bet viņas paņem šito Baby Johnson, to eļu, un smērē tajās saknēs. Lai, es nezinu, kāpēc viņi tāpēc, ka viņi tas smaržo, bet viņam tur bija draudze tajā laikā, tur arī kaut kādā vietā. Un, viņi forši, viņi bija no Lielpilsētas, viņi bija visam savā. Un bija tā, ka es nevarēju viņu tā smirdēt, bet kā viņa, zin kā, un tad tu ej tajos putekļos, jo tur viss ir putekļainis, un tad viņi atnāk mājās, viņi nemazgā, bet ar to iesieši un padara viņas spīdīgāks, jo viņām jāspīd tiem matiem, jo baltiem cilvēkiem mati spīda. Un viņi iesmērē ar to eļiņu. Un vienkārši pēc dažām dienām sāk smirdēt tie mati. Es tur nevarēju. Viņi nekad mūžā neizpina ārā? Nē, viņi pina ārā. Un pēc tam pārpina apakaļ. Bet viss kaut kas tāds, jā, kā kaut kas tāds dabisks, bet kaut kā pretīgs tāds. Arī, es saprotu, viņiem tāds dziesmas, viņiem pavisam savādāk tā uztver arī, pieņemsim, tur, kur viņi mazgājās, tur viņi arī čurā, tur viņi arī mazgā traukus, tur viņi arī, viņi dzert ūdeni, iet un kaut kā tā. Atbalsta Rīmagās Plus un Pizza Lulu. Šovu piedāvā Okarte.